Tā, darbie draugi, iebraukšana pagalmā. Tur Lāčplēša iela, šeit ir māja 87 un otrā pusē ir koka ēka. Tagad pretī mums ir audumveikaliņš, es braucu iekšā pagalmā, braucu zem ķieģeļa. Ķieģeļs. Braucu iekšā pagalmā, pataisnā. Labajā pusē, lūk, šeit ir mūsu stāvvietas, šeit ir zīme Lāčplēša 87, vienkārši 87 bez nekādiem. Un ir vēl viena stāvvieta mums, kas ir aiz ēkas, tūlīt mēs līdz viņai aizbrauksim, tad mēs pagriežamies pa labi, ap ķieģeļa ēku, vēl ēku 4 stāvu, un pretīm ir vārtrūme, tajā nekas nav jādara, mēs griežamies pa labi. Vēl vienreiz pa labi, tā kā veidojam U-veida loku, apkārt šeit 4 stāvu ķieģeļa ēkai un braucam, un tā mūsē ir tā tur tieši priekšā. Jā, tad mēs braucam līdz mūsu ēkai, mūsu ēkas aizmugurē ir stāvvietas Lāčplēša 87. Tad tās pārējās visas ir ēkas ar apakšcipariņiem, tur E, D, F un viss kaut kas cits, bet lūk, šī ir atkal mūsu ēka, Lāčplēša 87, un šeit ir stāvvietas. Tad tur līdz stūrītim ir stāvvietas, kurās var likt mašīnas, tur ir dzeltenais krusts, tur tāds vāji redzams aiz mašīnas. Tas ir mūsējs, jo šīs te ieejas durvis ir mūsu, tur ir rampa, tā ir mūsu rampa. Šīs nav mūsu ieejas durvis, un šeit mašīna it kā labāk būtu nelikt, bet var te vēl pie riteņa stāvvietām likt, tā kā tādas ir mūsu stāvēšanas iespējas.